Esam to izdarījuši, ir pēdējās paneļa diskusija šajā diskusijā. Tātad Rīgas konference 2024, kurā mēs atrisinājām visas neatliekamās programmas, tehnoloģiskās, militārās dilemmas, viss ir kristāli skaidrs. Nākotnē šādus notikumus varēsim nerīkot. Es ceru, ka šī pēdējā paneļa diskusija būs iespēja varbūt mums saņemt papildus enerģiju un doties prom ar tādu neatliekamības sajūtu, atgriežoties darbā. Proti šī paneļa diskusija par sabiedroto gatavību tuvākajā laikā. Mēs, protams, ne jau tikai tā brīnosim savas problēmas un savas ievainojamības un vājās punktus, bet drīzāk runāsim jau par kaut ko praktisku. Mums ir izcili runātāji, varbūt kaut ko arī pateiks par šo ministru sanāksmi. Un tālāk es dodu vārdu Kristīnai Bērziņai. Liels paldies, Tomas! Es nezinu gan, vai tiešām visas esam apstiprinājuši, bet vismaz mums ir lielāka skaidrība, kā to panākt. Mūsu uzdevums ir runāt par vajadzību pēc tādiem neatliekamām izdarāmām lietām un šī steidzamības sajūta, kāda mums ir. Un mums jāsaprot, kā lai mēs tiekamies pie darba. Tā nešķiet, ka mums te tikšķāt pulkstenis, bet tomēr ļoti būtiski atrisināt šīs problēmas. Pirmkārt, mūsu namatāvs Andris Spods, Latvijas Republikas aizsardzības ministrs, tad nākamais ir Stevens Covingtons, viņš ir sabiedroto spēku virspavēlnieka padomnieks strateģiskajos un starptautiskajos jautājumos. Beļģijā, tad mums ir arī Cynthia Miller, federālās aizsardzības ministra parlamentārais valsts sekretārs, un Benjamins Hadads, Francijas Eiropas lietu ministrs. Paldies visiem! Bet tā kā es gribētu sākt dodot vārdu ministram, ko NATO ir izdarījis pāris pēdējo gadu laikā un kas vēl jāizdara, lai mēs šeit, sēžot Rīgas pilī, justos tikpat droši kā cilvēki Londonē, Parīzē, Berlīnē. Daudz, kas ir, protams, arī Vašingtonas samitā un Viļņā daudz, kas panāks. Un jau raugāmies uz kalnu nākamajā vasarā, ko vēl mums vajadzētu izdarīt un cik ātri mums to vajadzētu izdarīt. Kristīna, liels paldies! Un, protams, liels prieks un pagodinājums būt noslēdzošajā panelī un runāt par šiem jautājumiem, kurus gan, kā Tomas teica, ka viss jau ir atrisināts. Tāpēc man nevajadzēja varbūt piedalīties šajā ministru sanāksmē, bet būt šeit, jo tagad neesmu dzirdējis visus šos risinājumus. Protams, tā ir lieliska iespēja arī redzēt, kā Rīgas konference visu laiku attīstās un paplašinās un atrod jaunus akcentus, arī jaunas ēkas, jaunas diskusijas. Un kaut kādā mērā to pašu var teikt arī par NATO. Drošība, drošības veidošana, tas ir nepārtraukts process, tas nekad neapstāsies. Tas turpināsies visu laiku. Kā vienmēr, es teiktu gan, ka glāze ir puspilna, nevis pustukša. Kas ir izdarīts? Protams, svarīgs ir domāšanas maiņa. Zeitenwende vāciski, bet es domāju visu NATO sabiedroto vidū. Mēs ļoti skaidri redzam, kas ir mūsu uzdevuma būtība. Aizsargāt un atturēt. Tas ir attiecībā pret agresoru valstīm, nostiprināt mūsu aizsardzību, protams, atbalstīt Ukrainu un skaidri nodefinēt, kas ir mūsu drauds. Madridē NATO samitā stratēģijā ir skaidri pateikt strateģiskajā koncepcija, ka Krievija ir drauds. Un tas ir ļoti svarīgs izējas punkts. Mēs ļoti skaidri pasakām, kādi ir tie draudi, ar kuriem saskaramies. Un tad jau atkal tādi reģionālie plāni, tas arī ir lieliski. Proti tieši tas, kā mēs nodrošinam dalību valstu drošību. Un man vēlreiz jāuzsver, nav vairāku NATO, ir viena NATO.
viena organizācija visām valstīm. Drauds vienai valstī ir drauds visām iesaistītajām valstīm. Un, manuprāt, par to ir pilnīga izpratne par šo premisu. Un tad, protams, mēs redzam arī praktiskās lietas, kas ir izdarītas, un Latvija ir lielisks piemērs par tūkstošiem sabiedroto kareivju, starptautiskā brigāde, un mēs jau redzam, ka mēs tiešām virzāmies atbilstoši ceļa kartē, iebadām kareivus, un, protams, mēs parādam solidaritāti vienotībā. Tas visas ir ļoti pozitīvas zīmes, kas liecina par šo veiksmes stāstu. Bet vienlaikus, kā jau es sacīju, ir daudz, kas darāms. Un nesenāk ļoti nopietnais incidents Latvijas teritorijā, kad Krievijas šaheda drons pārkāpa Latvijas, un es uzsvērtu NATO gaisa telpu. Tā ir NATO gaisa telpas robeža. Un es uzsvēršu, ka mēs dzīvojam arī jaunā realitātē tieši kāda ir tehnoloģiskie draudi un arī militārie un šādi tehnoloģiskie hibrīdi draudi sajaucas. Mums jau ir jārealizē tās apņemšanās un tie līgumi par vienošanās, par ko mēs esam vienojušies, tā kā modelis bez ierobežojumiem, piemēram. Mums ir visu laiku jāpielāgojas un atkal jāpielāgojas vēršoties pret jaunajiem riskiem. Jo galu galā te mēs runājam par mūsu cilvēku drošību un uzticēšanos NATO ticamība. Tas ir ikdienas uzdevums. Paldies, ka nedaudz parādījāt, atklājāt šo transformāciju. Jūs jau pieminējāt partnerstrendi. Varbūt mēs varētu, Sinķa, varbūt parunāt par to, kas notiek Vācijā. Zeitenwende, un, protams, vēlmi to visu parādīt arī praksē, atklāt praksē, kā tas viss notiek. Liels paldies! Pirmkārt, paldies par to, ka uzaicinājāt arī mūs uz šo ļoti jauku organizēto konferenci. Un, protams, vienmēr liels prieks būt Latvijā. Un kāds ir Vācijas skatījums uz šo Zeitenwende un arī Krievijas agresiju karu pret Ukrainu? Protams, tas ir tāds kā modinātājs zvans, ir pilnīgi mainījusies drošības vide, un toši tāpēc mēs un aizsardzības ministrija esam izmainījuši gandrīz visu. Stratēģiskajā līmenī ir izmainīti stratēģiskie dokumenti un arī struktūru. Un varbūt organizējām Bundesvēru nedaudz labāk. Tagad mums ir šie vadības centri starptautiskajiem centriem un otras teritoriālai aizsardzībai. Bundesvēr ir restruktūrēts. Un arī mums ir pilnīgs skaists skatījums arī uz aizsardzību. Un, protams, ir jādomā arī par mūsu kapacitāti, par personālu, ir jāinvestē vairāk naudas. Tāpēc ir speciāls fonds un visiem tas ir zināms. Kad es sāku strādāt Vācijas Bundestagā, mēs tērējam apmēram 37 miljardus. Bundesvēram tagad ir 75 miljardi eiro. Mēs esam dubultojoši to, ko mēs investējam aizsardzībā. Tādi ir skaitļi. Un mēs, protams, arī domājam par to, kā piesaistīt vairāk cilvēku armijā Bundesvērā. Un mums ir priekšlikums mūsu Vācijas valdībai. Un mēs patiešām investējam, ieguldām ne tikai strateģiski ar idejām un ar restruktūrizāciju, bet mums arī ir konkrēti priekšlikumi un investīcijas. Mēs tērējam 2%, lai investētu drošībā. Un tas Vācijai daudz ko nozīmē. Un, protams, mēs arī pildām savu solījumu. Kolektīvā aizsardzība NATO ir viena organizācija. Mēs domājam par savu draugu un sabiedroto drošību tiešām austrumu flangā. Tā ir arī mūsu drošība. Mēs ar brigādu dosimies uz Lietuvu. Latvijā arī mums ir šīs te gaisa patruļas. Un pirmdien arī mums atklāsim štābu Baltijas valstīs. Tā kā Vācija ļoti nopietni izturās pret saviem pienākumiem, mēs tiešām ļoti daudz darām. Restruktūrizācija, investīcijas un, protams, pildām
savus apsolījumus, pildot savus pienākumus attiecībā uz NATO kolektīvo aizsardzību. Un mēs šeit Rīgas pilī drošībā, un tad, ja kaut kas mēs lido mums virs galvām, tad tās būs Vācijas lidmašīnas, kas gādā par to, lai mēs šeit esam drošībā, un tas tiešām ir piemērs tam, kā NATO darbojas, Benjamin ministra kungs. Francūži vienmēr ir bijuši ļoti ambiciozi arī par savu lomu Eiropā. Kā jūs redzat šo transformāciju? Arī, kā tas izskatās Parīzē? Pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt mani. Man liels prieks, ka var būt šeit. Mums bija arī lieliska tikšanās arī ar ārlietu ministri Bražas kundzi. Un arī varbūt iemesls, kāpēc es to minu, es gribu pateikt, cik ļoti svarīgi mums ir būt iesaistītiem Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā. Kā pagājušā gadā Bratislavā prezidents Makrons sacīja, pārāk ilgi ir šī sajūta, ka mums vajadzēja vairāk ieklausīties šī reģiona draudu novērtējumā tieši attiecībā uz Krievijas radītajiem draudiem. Un ko tas nozīmē drošībai Eiropā. Un varbūt es gribētu arī atbalstot arī jau Vācijas sacīto. Pirmkārt, mēs esam ļoti daudz darījuši, lai atbalstītu Ukraiņus, jo viņi cīnās par savu suverenitātu un brīvību, bet cīnās arī par stabilitāti Eiropā. Un es saku pāris dienas pēc tam, kad Zelenska kungs ir apspriedis uzvaras plānu ar sabiedrotajiem, un te, piemēram, ir šis aizdevums, kas būs 50 miljonu aizdevums, ko finansēs no procentiem no iesaldētajiem Krievijas aktīviem, un tas būs militārajām vajadzībām. Un mums ir jāpaukstina mūsu ambīcijas Eiropas Savienības līmenī, un arī jādomā par Ukrainas ceļu uz NATO. Ja domājam par prezidentu Makro prezidentūtu, aizsardzības izdevumi ir dubultojušies, un tā tas ir jāturpina. Bet, lai tas būtu pavisam efektīvi, tas viss ir jādara Eiropas līmenī, nostiprinot mūsu sadarbību, atbalstot Eiropas aizsardzības industriju līdztekus ASV. Un jāpaaugstina mūsu izturētspēja. Un mēs tagad runājam, pēc 3 nedēļām būs vēlēšanas ASV, bet lai ko ievēlētu Baltajā namā, es esmu 7 gadus pavadījis ASV, redzējis demokrātu un republikāņu administrācijas. Mēs redzēsim, ka prioritāte būs Āzija, būs arī leģitīmas prasības, lai eiropieši dara vairāk un vairāk rūpējas par savu drošību un aizsardzību. Un visticamāk arī būs tendence protekcionismu virzienā, kā redzējām gan Trumpa, gan Baidena administrācijām. Vienīgā atbilde varētu būt, lai mēs būtu vienoti, nodrošinot savas vajadzības, domājot par drošību, un jāsaka mūsu draugiem amerikāņiem, ka viņiem ir vērtīgi sabiedrotie eiropieši, kas paši var uzņemties atbildību par savu drošību. Es domāju, šajā ziņā mums ir labs progress, bet vēl daudz darāmā. Un te atbalstot Ukrainu un arī investējot Eiropas līmenī. Tagad ir aizsardzības komisija Eiropas Savienībā. Un te būs, protams, arī šādi strateģiskie centieni. Pirmajās dienās 100 dienās jāparaksta kā baltā grāmata dokuments. Es zinu, ka mums ir labi partneri un tas ir tiešām izšķiroši. Un tātad Francijas ambīcijas attiecībā uz Eiropas spēku. Francija ir ļoti iesaistīta NATO, ļoti uzticīga NATO. Mums ir Polijā, Baltijas valstīs karēji, un tas arī tā turpināsies. Tas ir izšķiroši svarīgi mūsu drošībai. Bet mēs atbalstam savu partneru drošību. Tas ir mūsu drošība. Krievija ir iejaukusies mūsu demokrātiskajos procesos, ir kiberuzbrukumi Francijā un citur, Wagnera karēvis, mēs redzam, Wagnera šos te militāristus arī cenšas īstenot savas intereses, un mēs zinām arī, kur viņi
vai no, teiksim, Francijas kareivis kaut kādās slepkavībās, mēs redzam šo ļoti ļauno ietekmi, tas mums ir svarīgi. Un mēs turpināsim to darīt, un es domāju, šī partnerība reģionā ir izšķiroši svarīga mūsu drošībai. Un, ja es varētu vēl piebilst, ja paraugāmies uz dažiem tiem secinājumiem Dragī ziņojumā, kur patiešām tiek uzsvērts tas, ka mazināt Eiropas Savienības produktivitāte un konkurētspēja, ir īpaši salīdzinot ar lielākajiem partneriem pasaulē, ir īpaši Savienotajās valstīs, runājot par inovācijām, mākslīgo intelektu, kvantum tehnoloģijām. Un lielā mērā mums vajadzēs investēt savā aizsardzības institūcijā. Un jādara ir īpaši inovāciju jomā, kā tas izvērsīsies. Un tas ir izšķirošākais jautājums nākamai Eiropas komisijai. Kā mēs integrējam kapitālu tirgu, kā mēs vairāk investējam industrijās, inovācijās un ir īpaši aizsardzības jomā. Un no to tam tiešām tiks pievērsta liela uzmanība. Eiropas aizsardzība un Eiropas labklājība iet roku rokā. Jā, konkurētspēja, labklājība un aizsardzība. Te ir runa par mūsu kontinenta izdzīvošanu ilgtermiņā. Vai mēs varam uzņemties atbildību par savām ekonomiskām interesēm, aizsardzību, labklājību un tā tālāk, darot to kopā ar sabiedrotajiem. Vēl ir politiskā griba. Jūs, Stīva, nākat no šīm aprindām un jūs zinat, kā tas notiek, un jums ir arī redzējums. Ko jūs teiksiet par šo politisko gribu NATO līmenī un kādas ir politikas, lai panāktu šo gatavību šodien, rīt, lai mēs esam tik droši, cik nepieciešams? Paldies! Paldies, ministrungs, par laipno uzaicinājumu un pastāstīt par dažām manām idejām. Man liekas, ka labākais ieguldījums šajā sarunā varētu būt tāds, ka es izklāstītu tādus pamatfaktus. Šie pamatfakti ir svarīgi, jo tie atšķiras no tā, kas noticis pēdējo gadu laikā. Ir ļoti svarīgi saprast šo dažādo atšķirīgo pieeju. NATO ir sākusies jauna kolektīvās aizsardzības ēra. Mēs pārveidojam, modernizējam šo kopējo aizsardzību. Daram to kopā, mums ir vienota stratēģija. Stratēģija paredz, ka ir jāaizsargā ik viens centimetrs alianses teritorijas, neviens sabiedrotais nedrīkst palikt viens, lai cīnītos ar esošiem draudiem. Un tā ir moderna militārā stratēģija. Tas nav kaut kāds strateģiskais satvers reaģēšanai uz krīzēm. Tā ir stratēģija, kas izstrādāta, lai palīdzētu sabiedrotajiem daudzus gadus sagatavojoties un stiprinot savas atturēšanas spējas. Mēs esam vienoti, mums ir kopēji mērķi. Un tā kā šie kopējie mērķi ir norādīti stratēģijā un stratēģija ir balstīta uz mūsu strateģisko koncepciju, tieši tāpēc mēs spējam organizēties ne tikai taktiski, ne tikai uz vienu notikumu vai vienam scenārijam, ne tikai operatīvi, bet stratēģiski. Mēs spējam organizēt šo atturēšanu un aizsardzību vai gandrīz miljardam cilvēku 32 valstīs un 15% pasaules teritorijas. Tik liela ir tā teritorija, par kuras aizsardzību esam atbildīgi, un visu šo teritoriju aizsargājam kopā. Visu teritoriju šeit rietumi atbalsta austrumus un ziemeļdienvidus. Mums ir šīs jaunās jomas dažādās militārajās sfērās, un tā kā mums ir šī stratēģija, kuru ir apstiprinājuši valdības vadītāji. Tieši tāpēc mēs to varam īstenot, un īstenošana notiek vairāku plānu kopuma ietvaros. Plāni tiek noteikti, tie tiek apstiprināti. Mēs organizējam apmācību atbilstoši šiem plāniem. Mēs uzlabojam savu militāro sistēmu, uzlabojot mūsu komandu
komandēšanas un vadības aspektus, loģistika un tā tālāk. Visi mūsu darbības aspekti tiek uzlaboti. Mēs savienojam visu sabiedroto nacionālās aizsardzības spējas, izmantojot šos dokumentus. Un vairāk īpaši detaļu es nestāstīšu. To sauc par DDA īstenošanu. Bet kopumā šī stratēģija ir paredzēta, lai aizsargātu sabiedrotos un lai novērstu tālāku Ukrainas konflikta eskalāciju. Mēs esam jaunā laikmetā, un ar laikmetu es domāju ļoti garu laika periodu. Mums ir šie vada dokumenti, mēs kļūstam spēcīgāki un esam vienoti. Plāni ir lieliski. Plāniem ir nepieciešami resursi. Un šis ir tāds ļoti būtisks jautājums. Un tas nozīmē gan spējas, gan arī cilvēkus. Jūs jau minējāt šo rekrutēšanas jautājumu. Kā Vācija var nodrošināt ne tikai militārās ražošanas spējas, bet arī kā panākt, ka sabiedrība saprot, ka šāda veida dienests ir būtisks. Tas ir sarežģīts jautājums. Un, kā zinat, es neizsakos par to rožainās krāsās. 30 gadus Vācijā mēs domājām, ka visur ir miers un mēs varam dzīvot mierā, kaimiņi visi ir mierīgi. Un jo īpaši Baltijas valstīm un Polijai es saprotu, ka šī situācija nekad tāda nav bijusi. Un jo īpaši kopš 2014. gada, bet mums joprojām valdīja miers. Mums bija miera dividenda. Un šajā laikā mēs atteicāmies no obligātā iesaukuma. Šķita, ka miers ir panākts un nevienam vairs par drošību nav jārūpējās. Ja nu vien nebija kāds, kas bija īpaši gatavs to darīt brīvprātīgi. Un tagad mums ar sabiedrību ir jārunā. Jo pirms tam ilgstoši mēs teicām, ziniet, kāds anonīmi parūpēsies par drošību, jums pašiem par to nav jāsatraucas, bet tagad šis diskurss ir jāmaina, lai pārliecinātu cilvēkus par to, ka šī valsts, miers, drošība, vērtības un tā tālāk, ka tas viss ir vērtīgs un nepieciešams, un ka tas ir jāizsargā, mums jāspēj aizsargāt visi šie aspekti, un cilvēkiem pašiem ir jābūt šai gribai. Mēs vēl neesam tik tālu tikuši, bet saruna process ar sabiedrību ir iesākts. Lai gan Ukraina ir tālu no lielākās daļas cilvēku, mums kā valdībai ar viņiem ir jārunā un jāmēģina pārliecināt, ka ir jāpārdomā šī drošības vide. Ministrs Pistorijus rosināja iesaukumu, izvēloties labākos no labākajiem. Tātad mums atkal ir tagad šajos miera laikos iesaukums. Mūsu konstitūcijā ir norādīts, ka šāds iesaukums ir iespējams krīžu un kara laikā, bet tagad mums ir jāuzsāk šis administratīvais process. Tātad mēs atkal sākam. Un jāsaka, ka nav viegls šis jautājums. Un ir arī tomēr daļai sabiedrības vēl emocionāla saikne ar Krieviju. Nu, šeit varbūt nevajag cilvēkus vainot. Viņus jau vairākas paudzes mācīja, ka tā ir jūsu brāļu valsts, tur varbūt pat ģimenes saites ir kaut kādas. Un tad ir jāpārformatē šī pieeja Krievijai. Tas nozīmē lielu iesaisti, lai cilvēkus pārliecinātu, ka drošības situācija ir pilnībā mainījusies, ka mums ir jāspēj rīkoties un jāspēj aizsargāt to, kas ir Vācijai, kas sabiedrībai svarīgs. Tas sākas ar valdību.
Mēs zinām, ka drošības situācija ir citāda. Krievija izmanto karu kā politisko instrumentu, lai sekmētu nacionālo interešu ievērošanu. Un katru dienu ir kaut kādi draudi, jo īpaši pret Baltijas valstīm no Krievijas puses. Un tas viss liecina, ka mums šie jautājumi jāuztver nopietni. Rūda kungs, Latvijā līdzīgi jautājumi, bet varbūt citi risinājumi. Mēs veidojam efektīvu, uzticamu, modernizētu NATO, kas būtu gatavs reaģēt uz visiem izaicinājumiem. Mēs mācāmies arī no Ukrainas, no brāļu un māsu pieredzi tur, kas notiek kaujas laukā, kāda ir virzība. Mums ir jābūt gataviem šodienas un rītdienas izaicinājumiem, bet varam mācīties arī no pagātnes, no augstā kara gadiem. Tātad strateģiskā apzināšanās, politiskā līderība un finanšu ieguldījumi. Mums ir jāiegulda modernizētā NATO esam daudz ko darījuši. Pirms 10 gadiem mēs sākām tērēt 2% no IKP. Tagad tādas tēriņa līmenis ir 23 valstīs, bet ar to laikam nepietiek. Ja vēlamies efektīvi veidot NATO, ir nepieciešama finanšu resursi, ir nepieciešama politiskā līderība, lai pārliecinātu sabiedrību, un ir nepieciešama arī strateģiskā apzināšanās attiecībā uz esošiem un nākotnes apdraudējumiem. Mēs esam uz pareizā ceļa, bet jau ar 2% vairs nepietiek. Tāpēc mums ir jārunā par 2,5 līdz pat 3%. Ir valstis, kam jau ir 3%. Mums šogad Latvijā būs 3,2, nākošgad 3,5. Bet, ja mēs strateģiski apzināmies, ar ko saskaramies, tad tas ir tikai sākums. Protams, ieguldījumi mūsu militārās spējās ir saistīti arī ar rūpnieciskām spējām. Un šeit es atkal piekrītu, ka NATO un es varētu strādāt kopīgi. NATO nosaka nepieciešamību. ES ir iespēja investēt, veidot kopējas programmas, attīstīt rūpniecisko bāzi. Lai gan, protams, starp sabiedrotiem ir arī debates. Jāatceras, ka ir 32 sabiedrotie un esam pateicīgi, ka Zviedrija un Somija ir pievienojušies, jo šīs valstis nostiprina visu aliansi. ES ir 23 valstis, kas ir NATO. Tas ir arī tāds diezgan efektīvs modelis, kad Eiropa veido savu militārās bāzes pīlāru, bet vienlaikus iekļauj arī integrē partnerus, kas varbūt nav ES, bet ir NATO. Investīcijas nav vienkārši investīcijas pašas par sevi. Investīcijas jāveic konkrētās politikās, rūpnieciskās bāzes izveidei, jo īpaši tādās jomās, kur spējas ir īpaši jāattīsta. Un beigās, protams, viss ir saistīts ar cilvēkiem. Gan sabiedrību ziņā, kas, teiksim, uzticas NATO, kas uzticas bruņotiem spēkiem un kas arī ir gatavs tieši ieguldīt visaptvarošā aizsardzībā. Latvijā mums atkal ir obligātais iesaukums, arī skaita ziņā ejam uz priekšu. Un, protams, šie skaitļi ir saistīti arī ar kvalitāti gan valsts līmenī, gan starptautiskā līmenī. Un šeit ir daudz pozitīvu zīmju, bet tas tomēr ir tāds notiekošs process, kā iesaistām sabiedrību, kā motivējam cilvēkus, kā nodrošina visaptvarošu aizsardzību valstī un starp sabiedrotajiem. Man patīk līderība, man patīk tas, ka atbildība ir tiem, kur gūs vislielāko labumu, kas ir mūsu cilvēki un mūsu sabiedrības. Francijā ir aizvien lielāka apzināšanās, ka Krievijas draudi sasniedz visas Eiropas vietas. Runājot par Franciju, kādu tās lomu redzat rūpnieciskā ziņā NATO, kā jūs varat pārliecināt jaunu francūzi vai francūzieti, ka šis ir tāds būtisks jautājums dažādos veidos.
jāsaka, ka mani tiešām iedrošina tas, ko es redzu Francijā attiecībā uz atbalstu un solidaritāti Ukrainai, jo tiek runāts par koncentrēšanās trūkumu, par nogurumu un tā tālāk, bet pēc 24. februāra, kad tika uzsākta Krievijas agresija pret Ukrainu, man tiešām radās bažas, ka mēs būsim tādi aktīvi atbalstītāji, kaut kādus ieročus iedosim, un tajā laikā vēl pat nesūtījām ieročus, un tad pavisam ātri atgrieztos pie 14. gada scenārija un atkal dzīvot veco, labo, normālo dzīvi. Bet tā nav. Ja mēs skatāmies uz aptauju datiem, Francijā varbūt nav tik labi rādītāji kā 22. gada sākumā, bet joprojām ir liels atbalsts dažādu veidu atbalsta sniegšanai, tostarp arī Ukrainas uzņemšanai ES un NATO, un tas par kaut ko liecina, par to, ka saprot šos izaicinājumus. Esmu strādājis Nacionālā asamblējā Ukrainas grupā un redzu, ka tiešām ir šī solidaritāte militārās palīdzības sūtīšanā, bēgļu uzņemšanā, Ukrainas kultūras sekmēšanā, atbalstīšanā valstī. Tas tiešām ir iespaidīgi. Un ja mēs skatāmies uz aizsardzības tēriņiem, es minēju, ka tie samazinājās, bet tagad parlamentā tiek izskatīts atbildīgs budžets, lai samazinātu deficītu par 60 miljardiem eiro, lai arī ierobežotu tēriņus, bet aizsardzības budžets netiek skarts, lai mēs varētu turpināt iesākto kursu, dubultot šo budžetu divos Makrona amata termiņos. Jā, tas viss ir labi, bet varbūt ikdienā jūs neredzat tādu tiešu ieguvumu no šāda palielinājuma, tāpēc ir tik svarīgi paziņot, lai cilvēki saprastu, kāpēc tas ir tik svarīgi, kā tas ietekmē mūsu drošību visā Eiropā. Es negribētu pilnībā piekrist, ko jūs teicāt par industriālo bāzi un aizsardzību. Jo mums ir Eiropā savi standarti un tam līdzīgi, un ir skaidrs, ka ir vajadzības attiecībā uz spējām un tam līdzīgi. Un tad ir jājautā, kā mēs varam palielināt savas spējas Eiropas līmenī. Un, protams, mums ir bijušas dažādas sarunas pēdējo gadu laikā, un es domāju, ka mums ir jāatbalsta arī sava rūpniecība. Un nākot no domnīcas, es gribu teikt, ka ja jūs gribat saglabāt sabiedrības atbalstu šo apņēmību, pat tad, kad jums ir jāizdara kaut kādas izvēles attiecībā uz budžetu, jums sabiedrībai ir jāparāda, kā tas ietekmēs darbvietas, rūpnīcu atvēršanu, ieguldījumus pašai valstī. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un mēs runāsim par šīm jautājumiem, par ES finansējumu, par aizņemšanos. Bijusī Igaunijas premjerministrei Kallasai būs nozīmīga loma, un viņa aicināja aizņemties 100 miljardus eiro, lai ieguldītu mūsu aizsardzības spējās un atbalstītu Ukrainu. Un tas nozīmē, pirmkārt, atbalstu mūsu rūpniecībai, mūsu noturības veidošanai, sabiedrības viedokļu formēšanai. Tad, ja Eiropas aizsardzība nodrošinās Eiropu un parādīs pilsoņiem, ka pilsoņi paši ir atbildīgi, tas varētu būt ārkārtīgi spēcīgi, bet arī pretrunīgi, jo atgriežamies pie NATO transatlantiskā šī aspekta un jābūt abām pusēm. Tas ir sarežģīts process, lai būtu šis pareizais līdzsvars starp Ziemeļu Ameriku un Eiropu. Kad jūs domājat par Krievijas draudu, kā jūs iekļaujat transatlantisko elementu šajā procesā? Un vai Eiropas daļa pieauga, kad šie plāni tiek veidoti? Pirms mēs runājam par NATO procesu, bet es negribētu jūs iemidzināt, bet varbūt par Krievijas draudu. Putina politika ir ļoti citādāka. Un tas arī, un no tā izriet arī alianses
reakcija, šī vēlme destabilizēt, izmantot savā labā krīzes, politika, kas meklē savas priekšrocības sev. Tā ir politika, kura neredz īpašu tādu noderību savstarpējā drošībā vai stabilitātē. Un meklējot savas priekšrocības un pēc tam tās iztulkot tādā savā varā, un šie ir milzīgie strateģiskie mērķi salauzt transatlantisko globālo drošības sistēmu, izveidot kaut ko citu, ne to, kas mums ir bijis pēdējos 80 gadus. Un tas ir ļoti būtiska, tā ir ļoti būtiska tāda kustības līnija, virzība, jo, kā mans kolēģis arī teica, karš ir nepieņemams instruments, lai šīs savas priekšrocības, bet šie ir tie mēģinājumi savas priekšrocības pēc tam pārvērst varā. Tās ir pamat, un tas ir jāsaprot visām valstīm un visām organizācijām, kā tas ir. Tā taktika un stratēģija lielā mērā ir revolūcijas taktika un stratēģija. Izjaukt kaut ko, izārdīt, izmantojot spiedienu un iebiedēšanu un rīkojoties, karojot. Un līdz ar to tas ir tāds signāls, kas liek un spiediens visiem sabiedrotajiem modernizēt, būvēt, pārbūvēt kolektīvā aizsardzība. Viņi nevar pārvērst mūsu priekšrocību par mūsu trūkumu. NATO process ir jau sen iedibināts, un mēs jau modernizējam savas spējas un veidojam to līdzsvaru, par kuru jūs runājat. Konstatējam arī, kādas spējas ir jāattīsta tuvākajā termiņā un ilgtermiņā. Arī valstis modernizējas un integrējas NATO procesā. Tas būtu viss par NATO procesu, bet tā lielā atšķirība ir tā kā mums tagad ir šie te plāni. Mēs šos plānus arī izmantojam jau ļoti konkrēti identificētu prasības, kas ir vajadzīgs mūsu spēkos. Tas ir bijis ļoti noderīgi, un tas arī ir pātrinājis šo procesu un padarījis to efektīvāku. Es tikai gribēju tādas savas pārdomas par to. Protams, vienmēr ir labi domāt par to, ko var izdarīt, ko mēs varam izdarīt paši, ko var pats izdarīt. Un uzņemties lielāku atbildību un paņemt to lielāku šo te slodzes vai pienākumu daļu Eiropā. Bet var domāt arī, ko paši var izdarīt un attīstīt ieroču sistēmas. Taču, ja mēs domājam par mūsu armijas pārvietošanu, mums vajadzīgs helikopters, lai to darītu. Un mums pietrūkst šādu spēju, mums pietrūkst industriālo spēju, lai varētu šādus transporta helikopterus saražot. Protams, mums aizsardzības ministrijā vajadzēja izlemt par citādāku modeli, ko ražo Savienotajās valstīs. Un tad, protams, ir jāizlīdzsvaro gan tas, kas ir prasību ziņā, vajadzību ziņā, bet arī, lai arī tas būtu tajā laikā, kad tas ir nepieciešams. Un, protams, reizēm ir jāiepērk ārpus Eiropas, un mums vienmēr arī jādomā par industriālo bāzi arī. Un mēs varam izmantot dažādus Eiropas instrumentus, ko Vācija arī ļoti atbalsta. Protams, mums ir dažādas ieroču sistēmas, bet ir jādomā arī par laiku. Laiks ir izšķirošs faktors. Un reizēm ir jāiepērk tas, kas jau ir gatavs lietošanai, kas ir tirgū, lai mēs to iegādātos ātri un lai tas būtu mūsu nodrošinājumā. Tātad savlaicīgums, partneru iesaistīšana. Es tikai gribēju vēl atbildēt vai reaģēt uz to jūsu iepriekšējo jautājumu par transatlantisko dialogu. Es ceru, ka lai kuru ievēlēs Baltajā namā, mums jau pirmajā dienā būs ļoti tādas skaidras sarunas par pienākumu sadalu, par atbildībām. Ko amerikāņi no mums sagaida, kur mums vajadzētu uzņemties lielāku atbildību. Es varu uzslavēt Baidena administrāciju un līderību
par atbalstot Transatlantisko savienību un atbalstot Ukrainu. Ukrainu arī, bet, diemžēl, šīs sarunas nebija iepriekšējās administrācijas laikā, tika izteiktas bažas un leģitīmas pamatotas par šiem te izdevumiem aizsardzībā un ka Eiropiešiem vajag uzņemties lielāku tādu savu atbildību. Reizēm tas tika izteikts ļoti tieši, reizēm pieklājīgāk, bet pēdējo 10 gadu laikā ir bijušas šīs diskusijas. Un tāpēc vajadzētu strateģisku transatlantisko sarunu par to, ka tiešām Eiropiešiem vajadzētu uzņemties lielāku atbildību savā tuvumā par savu drošību, varbūt Savienotās valstis grib koncentrēties uz Āziju. Un es to saku tāpēc, ka jau mēs domājam par Eiropas pīlāru, par to, kā Eiropieši atbalsta savu aizsardzības industriju, dara vairāk. Mums ir ļoti būtiski arī to parādīt, ka ir svarīgi būvēt nākotnes transatlantiskās attiecības, kas ir svarīgi abām pusēm. Un vēl es piebildīšu, un es piekrītu, ka šī strateģiskā saruna starp sabiedrotajiem, protams, norit visu laiku, un tā ir ārkārtīgi svarīga, jo šī ir transatlantiskā savienība, un, protams, sabiedrotajiem ir izšķiroši svarīga loma, bet te ir arī kanādieši, arī, piemēram, kas pie mums šeit vada starptautisko brigādu, un mēs esam ļoti pateicīgi Kanādas partneriem par to. Bet, protams, šīm saitēm ir jābūt spēcīgām un dzīvām un efektīvām visās izpausmēs. Protams, mēs varam teikt, ka ASV ir, protams, neaizvietojami mūsu līderībai un arī atbalstot Ukrainu. Protams, ir Eiropas pīlārs un transatlantiskais ASV pīlārs. Mēs satiekamies Ramšteinas formātā un tur arī vadošā ar ASV. Un es domāju, ka tas ir svarīgi, lai šī līderība arī turpinātos. Un es arī piekrītu, ka jābūt interesei abās pusēs, gan Eiropas partneriem, bet arī mūsu Kanādas un Amerikas apvienotās karalistes Turcijas partneriem. Jo mēs visi gribam saglabāt šo spēcīgu aliansi, un, protams, industriālā bāze ir izšķiroša, un šīs diskusijas nebūs vienkāršas. Tādas būs sarežģītas, jo, protams, ir šis te nacionālais instinkts attīstīt vietējo industriju. Tas ļoti labi, ka mēs to attīstam vietējās arī Latvijā militāro industriju. Bet kā tad savus apņemšanos, ko mēs esam izdarījuši Vašingtonā, protams, kā mēs tās pildam, lai arī Eiropas Savienībai, protams, sava loma inovācijas, tehnoloģijas, militārās spējas un tā tālāk. Un, protams, ir jāstiprina transatlantiskās saites. Tiešām mēs runājam par šo Zeitenwende no stratēģijas uz caur procesiem uz aizsardzību. Tas viss ir mūsu ikdienas dzīvēs, bet mēs runājām ne tikai par šo savietojamību, bet arī savstarpējo tādu atkarību. Bet es tagad vērsīšos jums. Varbūt jums ir jautājumi šiem spožajiem paneļa diskusijas dalībniekiem. Varbūt 2 jautājumus un pēc tam vēl 2 ļausim uzdot. Paldies par šo stimulējošo diskusiju. Es gribētu piedāvāt tādas savas pārdomas visiem, un es būšu nedaudz nediplomātisks. Es pilnīgi piekrītu tam, ka ir jāsadala šis slodze un nasta, bet es domāju, ka mums mazliet arī te jāatkāpjas un jāpasaka, ka transatlantiskās attiecības ir divvirziena iela. Eiropā ir daudz spēju, kas ir arī ASV drošībai neatstājamas balistiskās raķetes, Anglijas ziemeļos, ir aizsardzības sistēmas bāzes, un mēs atbalstām ASV, arī ASV balistiskās raķešu aizsardzību. Neatkarīgi no tā, kas notiek Baltajā namā 5. novembrī, es tikai gribētu pateikt, ka mums nedaudz tomēr ir arī šie argumenti mazliet jānoraida, jo tā nav tikai vienvirzieniela. Labi, pirmais jautājums un otrs jautājums. Renata Krasnoštrana.
Ukrainas uzvaras starptautiskais centrs Bloombergā pirms pāris dienām ir publicēts artikuls, kur vērtē Eiropiešu tādu aizsardzības spējām, un secinājums ir, ka bez ASV atbalsta tas ir Pačamkina armija, vai Pačamkina ciems. Un vēl Ukrainas armija ļoti spēcīga, mobilizēta ir pie Eiropas Savienības robežām, jūs visus aizrauja ar Ukrainas armijas drosmi. Varbūt jums uz Ukrainas bruņotajiem spēkiem jāskatās savādāk, un varbūt jāuzskata, ka tas varētu būt ieguldījums un labs aktīvs jūsu aizsardzībai. Un varbūt, ja jūs mainīsiet skatījumu, tad mainīsies arī tas, kā jūs pieņemat zināmus lēmumus attiecībā uz Ukrainu. Un varbūt jums būtu interese izglābt pēc iespējas vairāk Ukrainas karēvju un palīdzēt mums uzvarēt, un šie cilvēki varētu arī dot ieguldījumu jūsu aizsardzībai. Tātad mums ir 3 jautājumi. Nepieciešams tātad noraidīt dažus no šiem argumentiem, un tad Ukrainas bruņotie spēki. Pirmkārt, jā, man ļoti patīk šis te Ukrainas uzvaras centrs, un patiešām mēs daudz ko varam darīt kopā strādājot. Pirmkārt, es gribētu uzsvērt to, ka kaut gan ir daudz iemeslu, kāpēc var kritizēt to, ko dara Eiropa aizsardzības jomā. Mēs varētu vairāk investēt, vairāk palielināt izdevumus, sadarboties. Bet, ja paraugāmies uz abām šīm okeāna pusēm, Eiropieši ir tērējuši vairāk militāri un ekonomiski atbalstot Ukrainu, un mēs darīsim arī to vairāk. Ir 50 miljārdu aizdevību no iesaldētajiem aktīviem. Un, protams, turpināt šīs divpusējās apņemšanās piegādes Ukrainai. Mēs varam arī lepoties ar to, ko Eiropieši arī kopā ar ASV ir izdarījuši. Par jūsu otro jautājumu es pilnībā piekrītu. Ukraiņi aizstāv Eiropu, aizstāv savu suverenitāti, bet arī mūsu un brīvību, bet arī mūsu drošību. Tas ir loģisks ceļš. Tas, ka Ukraina iestāsies NATO un Eiropas Savienībā, tas ir vienīgais veids, kā nodrošinot ilgtermiņa drošību un stabilitāti mūsu kontinenta austrumu flangā. Un bija šī cīņas revolūcija 2014. gadā, kad cilvēki mira par Eiropas karogu. Un tajā, bet Eiropā bija liels cinisms par to, tieši ko Eiropas Savienība varot izdarīt, bet tad bija liels iedvesmas redzot to, ka saprata, ka tas ir cīņa par labāku nākotni, demokrātija, cīņa pret korupciju. Kaut kādā mērā arī jūs esat vitalizējuši Eiropas projektu. Un vēl pats pēdējais par Ukrainas aizsardzību. Ir skaidrs, ka ir tik daudz iespēju mūsu aizsardzības industrijai, Ukrainas industrijai, aizsardzības industrijai darīt vairāk kopā, inovēt kopā ražot. Un arī, protams, Eiropas Savienības dalību valstīs un arī pašā Ukrainā šajā ziņā ir bijis progress, bet es domāju, ka mēs varam daudz vairāk darīt. Un par šie pretargumenti vai iebildumi pret ASV argumentiem par to, kā jau es sacīju, manuprāt, vislabākais veids, kā pārliecināt mūsu amerikāņu draugus un partnerus par transatlantisko attiecību noderību arī nākotnē, tad nevajadzētu komunicēt, ka mēs esam bezpalīdzīgi, gluži pretēji. Mums ir jāparāda, ka mums ir aizsardzības industrija, ka mēs uzņemamies atbildību paši, un ka tas rāda pievienoto vērtību Savienotajām valstīm. Un kā jau jūs arī sacījāt, mēs abas puses aizsargājam savas intereses. Un, protams, un tas ir arī jāpasaka arī. Sprūda kungs, pavisam īsi. Es nezinu, vai mums vajadzētu atspiest, mums vajadzētu vai atspēkot, mums būtu jāatgādina transatlantijas partneriem, ka globālā stabilitāte ir visu mūsu interesēs un NATO to garantē, efektīva NATO
ir šī klints, uz kuras mēs varam balstīt globālo stabilitāti. Protams, mums arī ir jāparāda Amerikas, Kanādas un citiem ne Eiropas partneriem, ka spējam attīstīt bruņotos spēkus, un mūs nevar saukt par Paķomkina armiju, tā nav, bet tomēr ir nepieciešams vairāk investīciju mūsu spējās, lai mēs ne tikai uzturētu armiju, bet arī to modernizētu un attīstītu, un šeit mēs redzam arī veiksmes stāstus, piemēram, munīcijas gadījumā. Protams, mēs varam kritizēt mūsu ražošanas nozari. Sākot no 600 000 22. gadā, tagad mums ir 1 155. kalibra. Nākošais gads vēl vairāk, tātad mēs attīstam šo rūpniecisko bāzi, parādam, ka mēs varam dot ieguldījumu. Tehnoloģijas Eiropai šajā ziņā ir liels potenciāls. Protams, viss, kas ir saistīts ar droniem, mums ir drona koalīcija, kuru vadam kopā ar Lielbritāniju. Un Eiropā es tiešām redzu šo milzīgo potenciālu, kas jau tiek efektīvi realizēts. Šīs tehnoloģijas un droni jau darbojas, un mēs te varētu turpināt šo uzskaitījumu. Ir šis milzīgais potenciāls, mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju, un tas mums jāatgādina visiem partneriem. Mums visiem ir interese paturēt šo aliansi dzīvu. Par Ukrainu es te arī varētu ilgi runāt. Es domāju, ka karš Ukrainā parāda to, kā ir jācīnās. Ukraiņa jau ir kā mini NATO, tur ir tik daudz dažādu sistēmu, un sadarbspējas pierādījumi ir rodami uz Ukrainas zemes, Ukrainas armijā, cilvēkos. Viņi ir uzkrājuši visas šīs zināšanas, ir koordinējuši šo sistēmu darbu, un mēs varam ļoti daudz ko mācīties. Nav jau tā, ka mēs tikai dodam atbalstu, mums arī no viņiem ko mācīties, un mums tas būtu jādara, piemēram, kā attīstīt jaunās tehnoloģijas, kā attīstīt šīs dažādās sistēmas. Tieši tāpēc, un ne tikai tāpēc, Latvija stratēģiski atbalsta Ukrainas iestāšanos NATO. Mēs esam pārliecināti, ka tas palielinās arī visas alianses drošību. Ražas kundze. Varbūt viena lieta, ko minēja Benžamins, un jūs varbūt var papildināt. ASV tiešām ir lielākais militārās palīdzības sniedzējs, Baltijas valsts un Ziemeļvalstis ir 2. vietā, bet ASV finansējums īstenībā nonāk ASV, un ja mēs paskatāmies uz štatiem un valstīm, un principā šī nauda ir nonākusi arī dažās vietās, kas citādi tiktu slēgtas. Un te ir, tad varbūt mēs redzam, ka vajadzētu arī minēt ieguvuma ASV ekonomikai argumentu šajā ziņā. Stīvs varbūt varētu pakomentēt. Nu, šajā jomā es neesmu eksperts, teiksim, valstu industriālā kapacitāte. Nekādā kontekstā to nevaru īsti komentēt. Bet, manuprāt, ja mēs tā vēl atkāpjamies tālāk, tas mandāts, ko mums dod Vašingtonas līgums, tas tiek izpildīts. Līgumā ir teikts aizsargāt mūsu cilvēku labklājību, aizsargāt brīvību, demokrātiju, tiesiskumu, apvienot kopīgi aizsardzībā, lai saglabātu mieru. Esam to darījuši 40 gadus pirmajā ērā, augstā kara laikmetā. Pēdējo 30 gadu laikā tas bija savādāk. Varbūt tāda krīzes pārvaldība un strateģiskās integrācijas ēra, bet tagad mums ir jauns periods, kad ir nepieciešami jauni risinājumi, jauna kārtība, jaunas iniciatīvas, kā ministrs nu pat norādīja. Jā, tas ir izaicinājums, jā, tas liek izdara spiedienu uz mūsu sabiedrībām, uz valdībām, uz budžetiem, bet tāda ir realitāte. Un tā nav mūsu izvēle. Paldies! Sintī un tad Andrim noslēgumam. Es gribētu atgriezties pie tā, kas tika teikts.
varbūt papildināt ar vienu domu. Kāpēc tas ir ASV interesēs, ka tiek saglabāts NATO, ka ir šis Eiropas aizsardzības jautājums tiek saglabāts, aktualizēts. Ja mēs paskatāmies uz tirzniecību, tad jāsaka, ka Eiropa ir lielākais tirgus, un tas attiecīgi ir arī interesēs, ka ekonomika saglabājas, tā aug. ASV nacionālās interesēs ir garantēt, nodrošināt arī Eiropas drošību. Varbūt, ka pie tā vairāk būtu jāpieskarās, par to skaļāk jārunā. Mēs esam viņu tirgus. Un ja viņi vēlas demokrātijas saglabāšanu, tad ir arī interese aizsargāt Eiropu. Bet, protams, mums ir jābūt pašiem spēcīgiem un jāparāda, ka mēs esam gatavi arī paši ieguldīt savā drošībā un uzņemties lielāko atbildību. Un es domāju, ka viss pārējais ir ļoti labi noformulēts. Paldies!